Alerģijas var sākties negaidīti un izpausties visdažādākajos veidos ar niezi, klepu, nogurumu vai pat nopietnām elpošanas grūtībām. Bērnu un pieaugušo sūdzības ir ļoti dažādas, no sezonālām iesnām līdz ādas problēmām un elpošanas traucējumiem, taču nereti viss sākas ar šķietami vienkāršu jautājumu. Vai tās ir tikai iesnas vai tomēr alerģija? Šo jautājumu uzdod vairums pacientu. Man šķiet, ka noteikti tagad ir tāda tendence, ka visas iesnas uztver par alerģiskām iesnām, bet tomēr nemaz tā nav. Ja mēs arī paskatāmies uz vecumu, tad šeit varētu būt atšķirības. Bērndārznieki tā ir noteikti tā populācija, kas slimo vairāk ar vīrusu bakteriālām infekcijām. Ar bakteriālām infekcijām var būt daudz retāk nekā ar vīrusu infekcijām. Un šeit tomēr, ja tas ir 1., 2. dzīves gads, tad mums jākoncentrējas uz to, ka viņi biežāk slimos ar infekcijām, nevis ar alerģiskām izpausmēm. Un, ja mēs runājam par lielākiem bērniem, tad šeit varētu būt arī alerģiskas izpausmes, bet arī vīrusu infekcijas nekur arī nepazūd. Ādas izsitumi ir viena no biežākajām problēmām, ar ko cilvēki vēršas pie alergologa. Tomēr realitātē tie nereti saistīti ar vīrusu infekcijām vai parazītiem. Ja izsitumi parādās uz plaukstām un pēdām, bieži vien tas liecina par vīrusu eksantēmu, bet izteikta nakts nieze var norādīt uz kašķa ērcīti. Pēc alergoloģis teiktā, dažkārt sarunas laikā ar pacientu ārsts var noteikt simptomu cēloni arī bez analīzēm. Mums jāsaprot, ka izsitumu veidi ir ļoti daudz un dažādi. Varētu būt arī kašķa elementi pa ķermeni, varētu būt vīrusu infekcijas elementi, piemēram, Koksaki vīrus, Epsteina-Bāra vīrus, kas arī dod mums klasiskos elementus, ko mēs redzam pa ķermeni. Varētu būt banāla sviedrene, un arī mēs redzēsim izsitumus. Atopiskais dermatīts ar saviem sausiem, sarkaniem plekiem pa ķermeni, bet arī varētu būt arī nātrienes elementi, kas citreiz varētu būt stāst par to, ka cilvēkam ir kaut kāda veida pārtikas alerģija, bet noteikti tas nav obligāti. Speciāliste uzsver, svarīgi ir precīzi aprakstīt savus simptomus, lai kopā ar ārstu izprastu to patieso cēloni. Reizēm tas, ko pacients dēvē par alerģiju, galu galā izrādās pavisam cita saslimšana. Ja man ir aizdomas par to, ka tā ir alerģiska lieta, tad es nosūtu, lai apstiprinātu vai noliegtu to alerģisko lietu, bet citreiz varētu būt tik klasiskie simptomi, kas saistīti ar kaut ko citu, ka man nav nepieciešami papildus izmeklējumi. Un šeit ir stāsts par to, ka ar dialoga palīdzību mēs arī saprotam, vai šeit ir pamats domāts par pārtikas alerģiju, ka tie izsitumi ir saistīti ar uzturu, vai tomēr nē. Ja cilvēkam X sezonu atkārtojas tie paši simptomi, piemēram, šķaudīšana, aizlikts deguns un acu kairinājums, kas īpaši pastiprinās rītos un vakaros, un šādas sūdzības nav novērojams pārējiem ģimenes locekļiem, tas visbiežāk norāda uz alerģisku reakciju, nevis infekciju. Tad mēs veicot izmeklējumus, mēs apstiprinām to alerģiju pret mājasputekļu ērcīti, piemēram, ka viens no piemēriem, bet tikpat labi varētu būt pret dzīvniekiem alerģiska reakcija, pret pelēm alerģiska reakcija. Un tad mēs saprotam, ka šeit ir stāsts par alerģisko rinītu. Alerģijas attīstās pakāpeniski. Tās var parādīties bērnībā, pusauģa vecumā vai pat pieaugušā vecumā. Daudz ko nosaka gan vide, gan ģenētika, gan organisma imūnās reakcijas. Nevienam jau cilvēkam piedzimstot nav alerģiskie simptomi. Ir arī cilvēki, kuriem 1,5 gada vecumā parādās alerģiskie simptomi, kas ir saistīti ar inhalācijas lietām. Inhalācijas lietas, inhalācijas alergēni, tie ir tie, kas ir gaisā. Mājasputekļu ērcītis, kaķa, suņas palvas, piemēram, pelēmi, tie ir tie inhalācijas alergēni. Alerģija dzīves laikā var mainīties, simptomi var mazināties, kļūt vieglāki vai uz laiku pat izzust. Taču noteiktās situācijas, piemēram, grūtniecības, hormonālo izmaiņu dēļ, alerģija var pēkšņi atkal aktivizēties. Pārsvarā inhalācijas alergēns paliek uz mūžu. Varētu tā būt, ka sākumā cilvēks cieš no biežas šķaudīšanas, deguna tecēšanas, acu asarošanas, un tie simptomi ļoti izteikti, jālieto daudz medikamentu. Pēc tam ir kaut kāds posms, kad viņam ir ļoti viegli simptomi, varbūt pāris reizes dienā nošķaudās, un tas arī ir viss. Un pēc tam pēkšņi kaut kas noticies, pagāja gadi, varbūt arī 10 gadi, un tie simptomi atkal pastiprinās. Tāpēc visdrošākais ceļš ir saulaicīgas konsultācijas un regulāra veselības novērošana. Katrs gadījums ir atšķirīgs, un tieši individuāla pieeja palīdz noteikt, kas patiesībā slēpjas aiz simptomiem, ja laikus vēršamies pie speciālista.